Esiet atkal sirsnīgi sveicināti, nu jau 2024. gada janvārī. Mēs turpinām jau pagājušā decembrī iesāktās tēmas par baznīcu. Man gribētu šodien runāt par to, vai baznīcai patiešām vajadzētu būt godīgai un patiesai. Padomāsim mazliet par to. Īstenībā iet runa par to, ka mūsu teiktajiem, mūsu vārdiem vajadzētu saskanāt ar mūsu darbiem. Lai neiznāk tā, kā mēs bieži dzirdam, klausieties uz maniem vārdiem un neskatieties uz maniem darbiem. Jo redziet, tādas patiesas baznīcas godīgums rāda, es gribētu teikt, vai baznīca ir patiesa, vai baznīca ir autentiska baznīca. Un jāatzīst, ka baznīcas tas godīgums un autentiskums jau īstenībā sākas ar katru vienu no mums. Cik mēs esam godīgi, vai ne? Cik mēs esam gatavi ļoti godīgi un patiesi runāt baznīcas kontekstā. Ja es neesmu gatavs risināt savus dzīves vissvarīgākos jautājumus un problēmas baznīcas kontekstā, ja es neesmu gatavs atklāt savas bailes un atklāt savas vajadzības, vai tad es īstenībā spēšu savu dvēseli pabarot un atveldzēt tādā baznīcā. Ja es baznīcā nespēšu būt patiesa, ja es nespēšu būt īsts, ja es nespēšu atklāt savu īsto es, savus šaubas, savu prieku, savu sāpes, savu vilšanos, protams, arī. Ja es to nevarēšu baznīcā, kur tad vēl es to varēšu? Baznīcai vajadzētu būt tai vietai, kur manas visdziļākās dvēseles vajadzības tiek apmierinātas. Kur es varu teikt, šī baznīca ir manas mājas. Mēs jau zinām, ka cilvēki, mēs esam sabiedriskas būtnes. Mēs esam radīti, lai mēs būtu kopā ar citiem cilvēkiem. Bet šādām kopībām ir jābūt patiesām un jābūt īstām. Ja mēs gribam saukt savu baznīcu par ģimeni, vai ne? Es kādreiz lasīju kādā, es nezinu, žurnālā vai laikrakstā kādu baznīcu uz visu laiku atstājuši cilvēku, tā viņš sevi nosauc, es esmu atstājis baznīcu uz visiem laikiem, un viņš tādu vēstuli bija rakstījis par savu vilšanos baznīcā, un savu galīgo lēmumu, teiksim, šo baznīcu atstāt, viņš bija izteicis apmēram šādiem vārdiem. Viņš teica, es esmu daudz priecīgāks dzīvot savu dzīvi ar neatbildētiem jautājumiem, nekā ar sajūtu, ka šos jautājumus es vispār nedrīkstu uzstādīt. Jūs jūtiet, cik patiesi un cik godīgi? Un savukārt britu teologs Nigels Wrights, pazīstams teologs, kas baznīcas problēmas ir daudz pētījis, viņš saka, ka liels skaits šodien tā saucamo liberāļu ir bēgļi no fundamentālisma. Tas nozīmē, ka tu biji viens konservatīvs kristietis, bet tu kļuvi liberāls. Kā tā? Kā tas sākās? Kā tas sākas? Manuprāt, tas sākas ar to, ka piemēram, ja kāds kristietis uzreiz nepiekrīt visam, kā es domāju, tad uz tādu kristieti es skatos vispirms, vismaz ar aizdomām, ja ne pat ar naidīgumu varbūt, ja. Mums ir tik neierasts turpināt sadzīvot ar cilvēkiem, kur nedomā tieši tā kā mēs. Dažkārt mēs tā rīkojamies neapzināti, varbūt biežāk neapzināti, ka mēs no tādiem cilvēkiem norobežojamies, ja viņi uzdrošinās, skaļi izpaust kādas šaubas un neskaidrības, kurām mēs, nepiekrītam vai par kurām mēs negribam runāt. Bet jūs taču esat lasījuši evaņģēlijas. Visus 4 evaņģēlijas, kur Jēzus mācekļi pieļauj tik daudz kļūdu, varētu teikt kļūdu pēc kļūdas. Un vien brīdi šķiet, ka viņa ticība ir tik ļoti pārliecinoša. Un te pēkšņi sākās šaubas un neticība un pat nodevība, vai ne? Un ja mēs skatāmies, kā uz visu to Kristus reaģē, vai Kristus nosoda, izslēdz no mācekļu pulceņa, tu esi izslēgts.
tu vari vairāk nenākt tajā, ne pie mums. Nē, viņš mācekļiem dod iespēju novērtēt, spriest. Jēzus nekad neko īpaši nesola un nepieprasa no mācekļiem kaut kādu absolūtu ticības skaidrību visās lietās. Drīzāk es no Jēzus vēroju tādu pacietīgu mācekļu uzklausīšanu, viņi šaubās. Šodien varētu teikt, Jēzus bija tāds izcils mentors, coach, kā mēs šodien sakam, ja? Kas veda šos cilvēkus no šaubām, no neizpratnes uz ticību un uz uzvaru. Tas bija Jēzus. Es ar to gribu teikt vēlreiz, ka Jēzus nekur nesola cilvēkiem drošību, saviem mācekļiem, noteiktību, ka viss būs labi. Ja? Jēzus nesaka, ja nebūs labi, tad arī būs labi. Ja? Tā vietā viņš aicina mācekļus ticēt, uzticēties. Šaubas pārvērst ticībā. Tik galā ar dzīves grūtībām, pārbaudījumiem un piedzīvot, ka uzticoties Dievam, ejot cauri šaubām, ejot cauri grūtībām, pārbaudījumiem, ka cilvēks var piedzīvot tādu reālu Dievu tūmu un izturību visā. Un es gribu citēt apostolu Pāvilu vēstuli, kur jūs arī daudzreiz esat dzirdējuši, droši vien romiešiem 8. nodaļa, tur ir tas teksts. Kas mūs šķirs no Dieva mīlestības? Es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas, ne esošās, ne nākamās, ne spēka, ne augstuma, ne dziļuma, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir atklājusies Jēzu Kristu. Nu, mīļie, jūs saprotiet, patiesa un godīgs evaņģēlijuma pasludinājums nav sāpju un pārbaudījumu noliekšana. Tā nav cilvēka mānīšana, solot cilvēkiem ejot no prieku uz prieku, ja, no uzvaras uz uzvaru. Nē, Jēzus nesludina labklājības evaņģēliju. Nē, tas nozīmē dzīvot ar atvērtām miesas un gara acīm, ejot cauri šaubām, ejot cauri pārbaudījumiem, dzīves smagiem jautājumiem, ejot, sperot soli pa solītim ticībā. Nu, tas ir tas, ko Jēzus māca saviem mācekļiem. Aktuāli pazīstamie vārdi Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa, kur Jēzus mācekļiem saka, patiesība mūs darīs brīvus. Atcerieties, patiesība mūs darīs brīvus, vai ne? Bet nekur viņš tālāk nesaka, ka šī brīvība mums nesagādās sāpes un ciešanas. Patiesība mūs darīs brīvus, bet tas nenozīmē, ka tas būs ļoti viegli, ka tur nebūs nekāda pārbaudījuma. Mīļie, brīvībai ir savs cena, un šī cena ir jāmaksā. Jēzus nekad cilvēkiem neglaimo, viņš nepiespiež viņiem ticēt, viņš nemanipulē, viņš necenšas pierunāt kaut kādā veidā, ja, solot cilvēkiem labumus. Vienmēr Jēzus atstāja cilvēkiem vietu šaubām, paša izvēlēja. Ar to lielo iespēju atklāt pašam patiesību un augt ticībā. Tātad vēlreiz. Jēzus aicina, bet nekad nepiespiež mūs ticēt. Un no tā mums vajadzētu mācīties. Nekad neizdarīt stingrus spriedumus par to, vai kāds ir kristietis vai nav, vai viņš pieder vienai vai otrai draudzē. Drīzāk mums nāktos lūkot pēc iespējām, kā padziļināt attiecības un jautājums par ticību, par Dievu, ar tiem cilvēkiem, varbūt, kas baznīcai nepiedara, un kas vēl neuzticās baznīcai. Jā, jo kas tad ir ticība, vai ne? Vai tas ir kaut kas tik ļoti noteikts un pa plauktiņiem salikts, ierāmēts, stingri? Nu taču nē. Mīļie, ticība drīzāk ir tāda riskanta apņemšanās paļauties uz kaut ko tikko manām, par spīti visām manām cilvēciskām šaubām, vai ne? Vai tas tiešām ir iespējams? Un atcerieties Ebreju vēstules 11. nodaļu, kur ir ticības, varētu sacīt, definīcija, ja, varētu no vienas puses sacīt, 11. nodaļa, kur ir rakstīts, ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Un vai nav tā, ka bieži mēs nepamanām arī to, ka ticība un šaubas nav viena otru izslēdzošas? Ka ticība neizslēdz šaubas, ka šaubas nav ticības tā kā pretstats,
Bet tas ir viens ticības elements, varētu teikt, ja? Viena ticības sastāvdaļa, ja? Kur cilvēks tā kā šaubās un iet uz ticību. Jo, redziet, tur, kur ir absolūta noteiktība, tur jau nav vietas ticībai. Kur absolūti mums viss ir skaidrs, vai ne? Šī vakara pārdoma tēma tātad par baznīcu, lai tā spētu būt, teiksim, tādi cilvēkus uzrunājoši un aicinoši, tātad ir īstums un godīgums un patiesums. Lūk, un ja mēs ticam, ka Dievs mūs ir veidojis pēc savu tēlu un līdzības, un Jēzus Kristus ir visaugstākā Dieva atklāsme, iemiesots Dievs un patiesas cilvēks, ja mēs tam ticam, tad mūsu uzdevums ir reizē, un arī reizē visas baznīcas uzdevums ir atspoguļot šo Dievu, cik vien iespējams, autentiski un godīgi. Un tas nozīmē, ka visu, ko mēs darām, cīnamies un šaubamies, un ejot cauri pārbaudījumiem un kārdinājumiem, mēs zinām, ka Dievs mūs saprot, jo Kristus visus šos pārbaudījumus ir izdzīvojis pats uz savas ādas. Kristus ir bijis atstāsts, ir bijis nodots, ir bijis pakļauts šaubām un neziņām, ciets slāpes un izsalkumu. Un atcerieties tos Kristus vārdus pirms krusta ceļa, ka viņš saka, Tēvs, ja tas varētu būt tavs prāts, ja tas biķers varētu iet garām, tad, vai ne, bet ja nē, tad es esmu gatavs. Ja? Vēl tādas ļoti cilvēcīgas tādas šaubas. Un tas patiesībā nosaka arī to mūsu dzīvi, cīņu ar grūtībām, cīņu ar šaubām. Jo arī, mīļie, mums, diemžēl, nav dotas pilnīgas skaidras atbildes uz visiem jautājumiem. Diemžēl. Un ja mēs gribam pret cilvēkiem būt godīgi un gribam būt atklāti, tad, protams, tādai vajadzētu būt arī baznīcai. Un būsim godīgi. Tas ir liels izaicinājums. Necensties vienmēr dot gatavas atbildes cilvēkiem uz jautājumiem, atzīstot, ka mēs nemaz to nespējam. Mums nav atbildes uz visiem jautājumiem. Ja mēs varam uzklausīt, mēs varam just līdzi un vajag dzīvot līdzi un just cilvēkiem līdzi, kā Bībelē sacīts, raudāt ar raudošiem un priecāties ar priecīgiem, vai ne? Atļaujot iziet visiem šiem pārbaudījumiem cauri, šauboties, bet noteikti nemanipulējot un nespēlējot visus zinošos un pareizos kristiešus. Tas baznīcai nekad nav palīdzējis. Par to es esmu pavisam drošs. Baznīcas, kas tā norobežojas no sabiedrības, stāv malā un skaļi manipulē ar to, ka viņi nekad nebūs sabiedrības pieņemta, es nezinu. Tādēļ, ja mēs gribam veidot tādu godīgu un patiesu baznīcu, mums nāksies vienkārši nodrošināt tādu vidi, kur cilvēki brīvi var uzdot savus jautājumus, un kur baznīcas mācība ir arī tā tieši attiecināma uz cilvēku dzīves realitāti. Ja? Sākot ar praktiskiem principiem dzīvei, nevis varbūt sākt ar kādām no realitātes atšķirtām doktrīnām. Tātad godīga baznīca būs tāda, kas centīsies, lai cilvēki justos labi, esot tiem, kas viņi patiešām ir. Jo baznīcas uzdevums ir patiešām būt īstai un godīgai. Un Jēzus jau nekad nesaka, ka sekošana viņam būs viegla. Vai ne? Mīļie, tādas šovakar pārdomas par godīgu un tādu īstu baznīcu. Es atkal no jums atvados un saku jums uz redzēšanos līdz nākamajai reizei.